Labrīt! Ir 23. jūnijas Līgo diena. Esmu Latgalē, Rēzeknes kanālā. Esmu iebraukuši ar gumijas laivu un ar manīm kopā ir Valdemārs, kurš man šeit ir atvedis. Un tur tālāk ir Lubāns. Tā kā šodien ķersim līdaciņu, skatīsimies, kā mums ies. Es neko daudz par šo nezinu. Mēģināsim visu arsenālu, kas ir līdzi. Kā ies, to skatīsimies. Labrīt, Valdemār! Labrīt, labrīt! Dzīvos redzēs! Jā, dzīvos redzēs. Mēs braucam tālāk, palēnām pa šo Rēzeknes kanālu, apmētājam gan malas, gan vidu. Skatīsimies, kas izšaus, cikos izšaus. Tas, kas ir labi, ir nedaudz apmācies laiks. Tāds kā mākoņains ar saulīti, tas pēc idejas ir ok. Ja nemaldos, no rīta bija ziemeļa austrumu vējš, kas varbūt nav līdz galam ok, bet pēc tam viņš pāriet ziemeļu vējā. Un 2 līdz 3 metru sekundē. Tā, kad darbosimies, ja būs kā zivtiņu iefilmēsim, parādīsim. Pagaidām, čau! Šķiet uz otru pusi. Man kaut kāds atnāca pasūtījums ar pakamātu Rīgā. Tas, kas mums ir atsūtīts, ir šāda vesela kaste. Pulkstens ir jau 8:30. Neviena cope, neviena uztiena nav bijis. Eholots rāda, ka zivis ir apakšā. Jā, zivis ir apakšā, eholots to rāda, bet viņas neņem. Tagad mēģinām braukt ezerā iekšā. Pastīsimies, vai tur kaut kas savādāks būs. Saulītis sāk spīdēt intensīvāk un skatīsimies, vai kaut kas mainīsies. Iebraucām Lubānā šitādas te ejas, es nezinu, kā viņas kanāli, kā viņas nosaukt. Braucam pa vienu no viņiem un kamēr Valdemārs bišķīt īrās un velcēs pamētāja pa malām. Skatīsimies. Ko ir? Nezinu. Kaut kas tā kā bija, tā kā nebija vai aizķēra. Laikam aizķēra. Laikam kaut kur aiz zāles. Ok, mēs turpinam. Davai. Baigi saliecās tā. Jā, redzēju. Tāpēc jau ir tā. Velcēt pagrūti te būs laikam. Es saku, viņi baigi labi pa tām zālēm aiziet. Jā. Aizkarās, bet... Ak, tev oblērīts bija galā, jā? Jā. Iebraucam Lubānā perspektīvu vietiņu, te tās satiekās tādas kā ejas, vairākas dažādas. Nostāsimies kaut kur plus mīnus vidū vai bišķiņu tā kā pa vējam. Tad, lai mēs varam sanāk mest, pēc tam pa vējam tā laikam pareizāk. Vienvārds sakot, joprojām nav bijuši cops, izbraucām šo kanālu vienu un arī nekas nevienu uzticēni nebija. Ir bišķiņi jocīgi, bet, nezinu, mēģinām, nepadodamies. Tagad iemetu hamakuru, te diezgan sekls, 1,5 metrs kaut kas. Nē, tā lai vienīgais, tā lai vienīgais sibenam. Mēģinās visu te. Var pastāvēt bišķi. Var nākt bišķi. Tā, bišķi. Leģendārā krāsiņa. Ar ko velns joko, nejoko. Tas jā. Nu, bišķi tā niedrīti noņem vēl to vēju. Atklātajā tur tas vispār ieskienās ritīgi. Es visu pēc kārtas veidekļu veidā eju. Visu pēc kārtas. Aizķērās aiz āķi. Kaut kā viņš dīvaini. Stingri nāk. Šitā vietiņa smuka klausies, tad taisni vai gribās domāt, kaut kam jābūt. Ko es pamēģināšu ar gulpijām? Es gulpijām baigi ticu. Labi, iemetīšu kādu reizīti. Švardzonka ar šito leģendāro verņaku. Vienīgi tas vinu nevajag, tas gan. Kādu reizīti iemetīšu lielo pamēģinās. Kas neriskē, tas nenoķer lielo. Aizākjēs? Ne? Nē, viss labi. Šitās diezgan sekli iet.
Šorts uz ronkers tās resnās tieši. Ir tievās gumijas garas. Tās ir, nu, ātrāk grimst. Šās resnās lēnāk. Redzi, kā smuki iet apsies. Jā. Kastīte viss šansē. Tas Būtu tādas divciņas tikai, ja? Šitās ir pārbaudītas. Nu, zin kā es saku, viņas šitās pat ķer 50, 60. Tāpēc tas nav nekas tāds. Rotiņi, jā? Kapara, pareizā krāsa, vai ne? Bet tādā galā man bija, es saku, es tur to lielo noķeru uz baltās. Jā. Pat nobrīnījos. Uz baltās. Baltā ir, nu viņa labi izceļās. Parādi, ko tu uzliki? Kapara rotiņš, ja, garais. Ot es to laik bišķi lielāka bija, kur izvilka to 4 kg. Jā. Bišķi lielāka par šito bija. Nobrīnījos. Jo te teorētiski varētu asars būt. Ja tu noķersi asari, te varam pāriet arī tikpat labi uz asari. Jā, uz maziem asarītiem pavalkā. Bišķi vai to tā vajag ļaut no. Nu jā, viņa ir viegla. To tu uzlikšu džerku, ja nebūs tagad šnīmetienā. Vai jāpabrauc kaut kur, vēl kaut kas jāpameklē. Nu, tur jau Lubānā būs lieli zūni. Tur būs lieli zūni. Šitādās vietās ir ļoti labi, ja mēs šitādās te vēl kaut kur. Nu jā. Jo pašā atklātā ūdenī braukt. Tāpēc es tur otrā pusē, tur arī no krasta ar niedriem noaudis ir tādi platīši, un es iebraucu priekšā aizvējā. Izvilku. Tās niedres lielas, saproti, ja tu aizvējā, ja tev it kā nav tā vēja normāli iemest, vari visu pazvejot. Jā. Oi. Ņifigā man nokalpoja savējo, apsties pavadiņa. Palika rokā. O, blin. Labi, ka klausies nepieķērās lielā. Jo šitādi joku es nebiju gaidījis. Vienkārši pārlocījās no... Bet tā ir firmas galvenais, tas nav kaut kāds ķīnietis vai kas. Jāmaina, tagad jāmaina. Pamazam vaļā. Valdemārs kaut ko velk. Jā, kaut ko lielu. Bet aizdoms, ka ne zivi. Aizdoms, ka ne zivi. Nu, kas tas būs? Viņa aizmigusi zivs vienkārši, tāpēc jau... Ir kaut kādi minējumi. Jā. Te ir kaut kā sev. Tas ir, jā. Tādu es vēl... Tas ilgi gaidīja. Zaru izvilku, tu paskaties. Nav kāds māneklis vēl klāt pie norauts. Nekā. Šoreiz nebūs. Lai vai es viņu neņemšu. Nu jā, diemžēl. Lai paliek nākošajām. Suvenīrs. Suvenīrs. Šodien grūtā cope. Šodien bija ziemeļa austrumu vējš. Sākumā tagad pamainījās ziemeļa vēju. Tagad ir 11. Pēc prognozēm it kā ir jāuzlabojās copei. Mēs braucam atpakaļ kanālā, Rēzeknes kanālā un mēģināsim tur. Tur arī ir dziļāks, jo šeit iebraucām ezerā un, diemžēl, nebija kustības nekādas. Braucam atpakaļ, skatīsimies, kā tur ies. Pulkstenis gan 12 velcējam. Velcējam. Kaut ko daram, nezinu, nekas nestrādā patreiz, viss ir izmēģināts, nezinu, visi iespējamie mānekļi. Kartuļi padzensim kafiju, es domāju. Tāda diena vienkārši, neviena laiva, cita nav arī. Esam izbraukuši ārā, tagad pulkstenis tieši 12. Šis ir Rēzeknes kanāls, joprojām nav nekas ķēries, bet kas ir interesanti, ka šeit šitie privātie dīķi, ja? Jā. Šie ir privātie dīķi un esot tur iekšā, kāda laipas, cits smuku šeit. Jā. Tur esot gan līņi, gan kas tik nav karūsas un līdekas un, jā? Jā. Nu, lūk, bet tur kaut kas jāmaksā par to. No cilvēka 5 eiro visu dienu zvejot, cik gribi. 5 eiro var zvejot. Cik gribi. Eku laipa. Kā gribi. Tādas laipas vēl ir vai šitā vienīgā, nezinu? Nezinu, es apkārt braucis. Apsties, šitā ir smuka. Pagājuši gadu. Gara. Bija laikam, vienkārši netiku ievērojis.
Aha. Tur forši tā ir tie, kas uz gruntenēm vai uz ko? Jā. Vai pat pludiņiem tur var Svejot, jā. nobāzēties un kaut vai pa nakti arī. Tad lieli tie dīķis, teiktu, gan kā ezers. Šodienas copa ir tāda, ka mēs no pulkstens 6 apmēram līdz tagad ir 10:30 nav bijis neviens piesitiens. Ir izmēģināti visādi bobleri, dažādi džiga mānekļi, rotiņi, džerki, pat arī lielas gumijas. Nekas, pat neviena piesitiena. Es domāju, tas nav vienkārši tāpats kaut kas saistīts ar laika maiņām vai ūdens kritumu vai kaut ko tam līdzīgu, jo tas nav īsti normāli, tam nebūtu tā jābūt. Kā minimums jākož astē, pat tā, kad viņas negrib viņas kož astē, mēs viņas jūtam, mēs viņas varam noķert, bet tas ir labāk kā, kad nav vispār copi, tad jautājums, kāpēc. Tas ir kaut kas saistīts ar apstākļiem, laika apstākļiem. Tā ka mēs šodien copi beidzam, un mēs noteikti Gaidām Jāņus. gaidām līgo vakaru šodien, bet, zin kā, iekšējā sajūta, ka jāņem revanš būs. Kādu reizi jābrauc, jāņem revanš. Jā, obligāti. Tā, kad atgriezīsimies, ka tev bišķīt labāk būs, jo ūdens ir ļoti, ļoti augšā tagad. Bet ir tā doma, ka varbūt viņš tagad krīt. Kad ūdens krīt, vismaz es to zinu, kad neķerās galīgi. Pie tā arī paliekam. Atā. Pagā, eko tev mazi suvenīri no manīm. Nevajag. Līdaku mednieku pilspalviņa. Nu paldies. Tas tev uz kastītes uzlīmēt novelcenīti par piemiņu. To es nolikšu kaut kur, jā. Un māneklītes, kuru tu novērtēji kā labu. Kā ļoti skaista. Paldies, Renor, tērējies. Varbūt tās rudenī vai kādu izmēģināsi un atsūdzīji, kur noķersi. Labi, paldies. Lielas paldies, Renor. Par piemiņu. Dāi.